No Maskavas atgriezās Padomju Latvijas Saeimas delegācija, izpildījusi darba ļaužu uzlikto uzdevumu pārvest mums Staļina konstitūciju. Jau kopš vēsturiskā 5. augusta Padomju Latvijas tautas svin priecīgus svētkus, kas tagad izvērtušies par skaistāko brīdi, jo mēs esam lielās Padomju Savienības brīvie pilsoņi. Ar uzņemšanu Padomju Savienībā mums ir uzlikti ļoti atbildīgi pienākumi, lai Ļeņina Staļina partijas vadībā celtu uz augšu strādniecības un visu pārējo darba ļaužu labklājību, izglītības un kultūras līmeni, lai Padomju Latviju pārvērstu par plaukstošu rūpniecības zemi.